Militārais stāsts Latvijā un Igaunijā. Uzsākuši esam projektu, kura mērķis ir veicināt turismu, rādīt vietas, gan tādas, kas ir visiem zināmas un slavenas, kā Līgatnes bunkurs, Stūra māja, Ventspils baterijas krasta, bet arī vietas un atmiņas, kas ir cilvēkiem joprojām nostāstos un veidot to kopējā stāstā par 100 gadu mūsu kopīgo militāro vēsturi Latvijā un Igaunijā. Mēs esam pie Ķeguma. Šis ir dzots krasta aizsardzībai Daugavas krastā. Pirmā pasaules karā tanī pusē bija Krievijas impērijas armija, otrā pusē bija Vācu impērijas armija. Viņi gaidīja viens otru, lai sāktu uzbrukumu. Šādi objekti nav zināmi, tie dzīvo tikai cilvēku liecībās un atmiņās, un tie ir tik ļoti svarīgi turistiem, lai pa mazām taciņām, bet atrastu šādas vietas un paskatītos, kā tas ir noticis senus gadus atpakaļ. Šis ir piemērs ar vietu, kura objekta vairs nav. Ir tikai stāsti un atmiņas, kas dzīvo manā ciemā. Kurzemes piemineklis, ko vietējie armijnieki Pirmā pasaules kara laikā vācu puiši uztaisīja aiz neko darīt. Vietējās tantes to sauc par mātīti, kāpēc pastieties fotogrāfiju. Šie stāsti ir ļoti, ļoti svarīgi, un atmiņas ir viena no mūsu militārā mantojuma projekta mērķiem. Tās savākšana nav tik vienkārša, bet svarīga. Manas bērnības sēņu ceļš. Tagad es zinu, ka viņam Pirmā pasaules karas laikā bija nosaukums Kaizerdam. Tur tālāk uz priekšu ir Kurfürsterdam. Viss šis mežs ir satīklots Vācu armijas Pirmā pasaules kara vajadzībām. Te gāja mazais bānīts, kas ved uz Daugavas krastiem munīciju. Katram mežam, katram ceļām droši vien ir savs stāsts. Tas ir tas, kas mums jāsavāc. Lielajos Tomas mežos manā bērnībā mēs spēlējām štābiņos. Te bija daudz dažādu bedru, izrautu granātu un citu šāviņu, un tur mēs pārklājām pāris kujas un spēlējām kariņos. Bet šis, ko mēs ieraudzījām aerofoto, sākotnēji nebija nemiņas, kas tas tāds ir, un braucām skatīt, kas tas varētu būt, un 300 metru garumā un acīm redzot dziļumā kādreiz bijis vismaz 2 metri. Vācu vecajās kartēs Pirmā pasaules kara laikā rakstīt šīs stand. Un tad mēs nodomājam, ka tā varētu būt šautuve, un tas tā loģiski, kad Pirmā pasaules kara puiši Vācu armijā te mācījās šaut.